Rīgā bez pārsteigumiem lielākie pilsētas aktīvisti izrādījās progresīvo kandidāti. Marta Kotello savu kampaņu sāka jau laicīgi, priekšvēlēšanu procesā izmantojot gan savus čomus Rīgas domē, gan visu rīdzinieku nodokļu naudu. Marta iztērēja 262 000 eiro uz betona podiem ar krūmiem pie savas mājas, pa visām varēm cenšas iznīdēt Ghetto Games un tagad par 100 000 grib iestādīt 18 kokus betonā. Taimings ir izcils. Vispirms tiek radīta problēma, ar ko pēc tam var varonīgi cīnīties. Tiem, kas aizmirsa, šī ir strādājoša schēma. Marsa parka aktīvisti jau izmēģināja, cīnījās nenogurstoši līdz pat vēlēšanu dienai, bet pēc tam parku izzāģēja un visiem bija viena alga. Tagad gaidīsim aktīvistu Martu ar plakātiem par kokiem un Rīgu pie bērnu laukuma. Lieliska iespēja gozēties medijos. Tas nekas, ka ideja par fake problēmām nav jauna. Vēlētājs jau arī tas pats vecais. Tikai jautājums tam vecajam vēlētājam, ko no solītā izpildīja iepriekšējie aktīvisti.